Man ir patiesi prieks par doto iespēju šodien jūs uzrunāt, runājot par nākamā gada budžetu, jo manā skatījumā budžets ir tāda mūsu kopīgā vienošanās par to, kas ir svarīgi, kuras lietas, kurus darbus, kuras politikas tiešām ir svarīgas un kam mēs novirzām finansējumu, lai realizētu nākamajos gados. Un tādēļ es gribu mazliet ieskicēt to, kādā veidā tad Izglītības un zinātnes ministrija šo budžetu, kas ir 1,188 miljardu eiro apjomā, varētu realizēt nākamajā gadā. Un te es gribu uzsvērt, ka Izglītības ministrijai es uz šo raugos kā uz tādu pēctecības budžetu, kas ļauj mums iesāktās politikas, iesāktos darbus turpināt. Un no vienas puses tie ir tikai skaitļi un fakti, Exceļa līnijas, bet priekš manis šie skaitļi un fakti ir cilvēki, bērni, skolotāji, viņu vecāki, kam mums ir jānodrošina izglītība. Un Izglītības ministrijai tādā ziņā ir tāda brīnišķīga iespēja būt klāt bērniem no pirmā burta līdz pat, man jāsaka, līdz augstas raudas zinātniskajām publikācijām, kas tiek publicētas pasaules līmeņa žurnālos, līdz inovācijām un atklājumiem, ko izdara šie mazie bērni, kad ir izgājuši cauri izglītības sistēmai. Un tādēļ mana pārliecība par to, ka izglītība ir vērtība, pieaug ar katru diskusiju, par Latvijas konkurētspēju, par ekonomikas izrāvienu. Mēs atgriežamies katru reizi vienā un tajā pašā punktā. Mēs neko nevaram izdarīt, ja mums nav pietiekami gudri cilvēki. Ja mums nav cilvēki, kas var realizēt šīs inovācijas. Jo kas tad ir izglītība? Zināšanas, prasmes un kompetence, un tas prasa piepūli, tas prasa disciplīnu, un vienlaikus, kā teikusi Zenta Mauriņa, cilvēka indivīda un sabiedrības iespējas ceļš uz brīvību, un šodienas kontekstā es teiktu arī uz drošību. Un vēl man gribas atgriezties 1774. gadā, kad jau pirms 250 gadiem vecais Stenders augstas gudrības grāmatā teica, jo vairāk viena tauta īstā, labā gudrībā pieaug, jo viņas laime ceļas, gudrība ir labāka nekā pērles, un viss, ko tu tikai vari izvēlēties, nav ar to salīdzināms. Un šie ir vārdi, kas aizsāk vispārēju latviešu tautas izglītību latviešu valodā. Un šogad mēs otro mācību gadu atgriežamies un esam procesā uz vienotas skolas ieviešanu un mācībām tikai latviešu valodā. Nodrošinām izglītību latviešu valodā. Izglītība ir vērtība un tās prestižu mums kopīgi ir jākopj, un tā ir mūsu kopīgā atbildība. Metodas mainās, tehnoloģijas mainās veids, kā bērni, jaunieši uztver informāciju, kā nokļūst pie zināšanām, bet te ir svarīgi, ka izglītība rada šīs pārmaiņas un iet tām pa priekšu, nevis nopakaļ. Un vēl ļoti būtiski, ka centrā ir bērns un skolotājs, kas var iedot šīs zināšanas bērniem. Bet jau tiešāk pie budžeta. Kas tad ir šajos 1,188 miljardu eiro ietverā? Un te man ātrā atbilde ir 3 lietas, kā es uz to raugos. Un te man jāsaka, ka man tiešām patīk izglītības sistēmā runā par caurviju. Tad 3 caurvijas, caur kurām es raugos uz mērķiem, kas ir izvirzīti izglītībā, ir atalgojums, līdzvērtīgas iespējas bērniem, jauniešiem, skolotājiem, patiesībā visiem. Un 3. uz rezultātu vērsts finansējums vai sniegumā balstīts finansējums. Un te reizēm, ja man tāda sajūta, ka Izglītības ministrija ir kļuvusi lielā mērā par tādu jaunu modeļu izveidi, kā mēs finansējam vienu vai otru sistēmu, bet šajā caurvijā šie tie 3 punkti caur šīm prasmēm var ieraudzīt visās mūsu 9 politikās. Un šīs 9 politikas tā tad ir vispārējā izglītība, profesionālā izglītība, augstākā izglītība, zinātne, jaunatnes politika, valsts valodas politika, sports, kosmos un arī nozares pārvaldība. Un uzreiz jau liels paldies visiem sociālajiem partneriem, kas ir piedalījušies ar mums diskusijās, kas ir snieguši padomus, kas ir kritizējuši,
īpaši paldies Pašvaldību savienībai, kas daudz ar mums ir strādājusi. Mazliet sīkāk vēl par katru no caurvijām. Algas. Konkurētspējīgs un cieņu apliecinoša atalgojums nozarē, man liekas, ir kritiski svarīgs, lai mēs nonāktu pie kvalitatīvas izglītības. Un nākamā gada budžetā tātad šie 30 miljoni, kas nodrošinās zemākās likmes pieaugumu par 2,6%, ir, un tas tātad ir no 25. gada 1. janvāra. Tie ir 621 miljonus, kas kā atalgojuma dotācija dosies uz pašvaldībām. Uz pašvaldībām, lai nodrošinātu vispārējās izglītības skolotāju algas, 5-gadnieku, 6-gadnieku pirmsskolas skolotāju algas, tāpatās arī interešu izglītības skolotāju algas. Te mēs tāpatās raugamies uz profesionālajām izglītības iestādēm, kur skolotājiem pieaugs algas, un tāpatās arī uz augstāko izglītību. Ja mēs raugamies par atalgojumu pieaugumu, tad te ir jārunā arī par sporta nozari, kur Latvijas Olimpiskās vienības sportistu maksimālais atalgojums nākamgad plānots palielināt līdz 2500 eiro, un arī nodokļu izmaiņu kontekstā 71% Latvijas profesionālo sportistu pieaugs faktiskie ienākumi. Te ir arī jāatzīst, ka diasporā skolotāji iegūst atbalstu, kas māca latviešu valodu. Tāpatās vienotās skolas kontekstā mēs varam runāt gan par pagarinātās dienas skolotājiem un skolotāju palīgiem. Un galvenā ietekme, man liekas, ja mēs raugamies uz atalgojumu pieaugumu, ir uz programmu skolotājs 50% pieaugumu jaunajā mācību gadā, kur uzņemto jauniešu skaits pat nosakot vienotus uzņemšanas kritērijus, centralizētā eksāmena atzīme ne mazāk par 7, ir daudz jaunieši, kuri izvēlas kļūt par skolotājiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka signāls atalgojuma pieaugums strādā. Otra caurvija – līdzvērtīgas iespējas. Izglītība ir tā sistēma, kas ļauj mums sabiedrībai nodrošināt līdzvērtīgas iespējas, un to apstiprina arī PISA pētījums. Tas rāda, ka mūsu skolas iedod šo iespēju. Un te, man liekas, ka ļoti svarīgi, ka mēs strādājot ar bērniem, atrodam gan metodes, kā strādāt ar talantīgajiem bērniem, gan ar bērniem, kam ir nepieciešams īpašas iekļaušanas vajadzības. Tas nodrošina mums bērniem iedot apmācību visiem latviešu valodā, tāpatās iespēja mācīties latgaliešu rakstu valodu un lībiešu valodas saglabāšanu, kam kopumā ir novirzīti 600 000 eiro. Tad, ja mēs runājam par profesionālās izglītības programmām, tad, lai mēs nodrošinātu līdzvērtīgas iespējas, ir jārunā par darba tirgu nepieciešamo profesiju klāstu nodrošinājumu, un vienlaikus tātad nākamajā gadā ir iespēja palielināt studējošo skaitu profesionālās izglītības iestādēs līdz 9300. Kopumā profesionālajai izglītībai ir novirzīti 106,2 miljonu eiro. Tāpat tās tika minēts jau studētgods, un tā arī ir līdzvērtīga iespēja nodrošināt studējošiem atbalstu sociāli mazaisargātajās grupās, kur ir novirzīti 7 miljoni eiro. Tāpat, ja mēs runājam par līdzvērtīgām iespējām, te noteikti ir jārunā arī par ilgi gaidīto metodisko centru. Metodiskā centra attīstība, kas iedod atbalstu skolotājiem gan metodikās, gan profesionālā izaugsmē, lai nodrošinātu bērniem katram individuālu atbalstu. Kopumā novirzītas 59,9 miljonu eiro. Tāpat caur iekļaujošo vai līdzvērtīgo iespēju nodrošināšanu mums ir jārunā noteikti arī par jaunatnes politiku, kam ir novirzīti 10,26 miljonu eiro un kas stiprina jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un atbalsta viņu iekļaušanos sabiedriskās aktivitātēs. Un, protams, mācību līdzekļu iegādi, kam ir novirzīti 9,4 miljonu eiro. Trešā caurvija, par ko es noteikti gribu runāt, ir uz rezultātu orientētas finansējuma piešķiršana. Un kā tāds lielākais piemērs noteikti ir augstākās izglītības pārēj uz institucionālo finansējumu. Un tas rada to brīdi, kad augstskolas vadība sēž un diskutē par to, kā labāk uzlabot programmu sasniedzamos rezultātus, kā nodrošināt labākus rezultātus zinātnē. Augstākajai izglītībai nākamā gada budžetā ir paredzēta 141,1 miljonu eiro. Universitāšu spēja sasniegt pasaules mēroga rezultātus ir cieši saistīta ar investīcijām, un man priecē, ka pēdējos gados ir panākts būtisks investīciju pieaugums augstākajā izglītībā un zinātnē.
Tie ir 0,29% no IKP gadā. Vai tas ir pietiekami? Ja mēs raugamies uz Eiropas Savienības vidējo, protams, ka nē, ir daudz darba vēl priekšā. Bet tas ir lielākais izrāviens, kāds mums šobrīd ir bijis. Un te man noteikti ir jāpiebilst liels paldies visiem mūsu zinātniekiem, kas strādā ar inovācijām un stiprina Latvijas ekonomikas izaugsmi, kā arī ir veicinājuši pasaules padziļinātu izpratni visā sabiedrībā. Zinātnei novirzīti tātad 102,3 miljoni eiro, un te ir gan fundamentālā zinātnes pētījumi, gan lietušķie pētījumi, tāpatās arī sadarbība ar Eiropas Savienības institūcijām un CERN. Zinātne virza tautsaimniecību. Vēl viena lieta, kas noteikti ir jārunā, ja mēs skatāmies uz sniegumā balstītu finansējumu, tas noteikti ir monitorings, kas ļauj izsekot tiem rezultātiem, kas ir gan vispārējā izglītībā, gan profesionālā izglītībā, gan augstākajā izglītībā. Viens priecīgāks notikums, kas arī tika jau minēts, tātad finansējums, kas novirzīts skolēnu dziesmu svētkiem, 9,8 miljonu eiro, un tas nākamajā gadā pieskandēs Rīgu ar 30 000 skolēnu 13 Latvijas skolu un jaunatnes dziesmu un deju svētkos, kas, man liekas, ir grandiozs notikums. Bet, lai viss nav tik gaiši, protams, kad nākamais gads nāk arī ar izaicinājumiem. Un izaicinājumi, paldies koalīcijai par atbalstu un arī premjerministrē par atbalstu. Nākamais gads, kad mēs plānojam uzsākt jauno programmu finansējumu skolā no nākamā gada 1. septembra, vēl prasa diezgan daudz izaicinājumus. Kāpēc? Kāpēc mums par to vispār jārunā? Demogrāfija ir nepielūdzama, un dati rāda skarbu ainu. Pēc 7 gadiem mācības 1. klasē uzsāks ap 14 000 skolēni. Tas ir mazākais skolēnu skaits jaunā laiku vēsturē. Un Latvijā ir nerakstīts likums, ka principā mēs viens otru pazīstam caur 1 vai 2 cilvēkiem. Bet droši var teikt, ka, ja mēs runājam par 31. gadu, es domāju, ka visi šeit zālē sēdošie pazīst gandrīz katru no šiem 14 000 jaunajiem skolēniem. Mums šobrīd ar atbildīgu skatu jālūkojas nākotnē, un nemainot šo finansējumu sistēmu, mums būs neērti skatīties acīs šiem bērniem un viņu vecākiem. Kāpēc? Jo neko nemainot, mēs saglabāsim netaisnīgumu izglītības sistēmā, un mēs nevarēsim nodrošināt kvalitatīvu izglītību katrā Latvijas vietā. Jo esošais finansējuma modelis, kur nauda seko bērnam pašvaldībā, diemžēl demogrāfijas kontekstā rāda, ka mēs jau tagad stāvam špagatā un nevaram nodrošināt vajadzīgo finansējumu konkrētajās skolās. Tādēļ nevaram nodrošināt skolotājus, līdz ar to arī nevaram nodrošināt pilnu atbalstu, lai bērni iegūtu vajadzīgo. Gribu no sirds pateikties visām Latvijas pašvaldībām, kas jau ir aktīvi strādājušas pie savu skolu tīklu sakārtošanas. Tie nav bijuši viegli lēmumi, bet visi lēmumi vēl nav pieņemti. Paldies visiem partneriem, kas ir jau savus lēmumus pieņēmuši un ir gatavi jaunajam finansēšanas modelim. Es ceru arī uz jūsu atbalstu. Un, ja mēs atgriežamies atkal mazliet pagātnē, mums jābūt tālredzīgiem un drosmīgiem. Kā to darīja henhūtieši, kas modināja latviešus, kā jaunatvieši, kas veidoja mūsu profesionālās kultūras pamatus un tautas apziņu, kā mūsu valsts dibinātāji, kas kā pirmos veicamos darbus pirms vairāk nekā 100 gadiem paveic tieši izglītības laukā, dibinot Latvijas universitāti. Zināšanas, prasmes, kompetence – tā ir izglītība. Bet runājot par aizsardzību, Nelsons Mandela ir teicis, izglītība ir spēcīgākais ierocis, kuru var izmantot, lai mainītu pasauli. Paldies un lūdzu atbalstīt!